Sveiki! Mani sauc Dominiks, un es esmu Liepājas Raņu vidusskolas skolnieks. Es mācos 1. B klasē. Kad es septembrī sāku iet skolā, un mamma mani pavadīja līdz skolas durvīm, man bija mazliet bail. Bet, kad es iegāju skolā, viss mainījās. Mana klases audzinātāja mani sagaidīja. Viņa ir tik jauka, un viņa sagaidīja man, it kā mēs jau sen būtu draugi. Es atceros, kā mēs sēdējām un stāstījām, kā mēs jūtamies. Kāds teica, ka viņi ir priecīgi, kāds teica, ka mazliet satraukušies, bet skolotāji mūs nomierināja. Viņa teica, ka mēs esam viena liela ģimene un viss būs kārtībā. Tas bija tik jauki! Mūsu klase ir tik gaiša, plaša, mājīga. Mums katram ir sava vieta, un uz galda mūs sagaidīja maza dāvaniņa. Es sajūtos ļoti īpašs. Mums ir interaktīva tāfele, kur stundās mēs varam zīmēt un risināt uzdevumus. Dažreiz mēs izmantojam planšetes un datorus. Mācāmies, kā rakstīt, meklēt un veidot, kā atvert e-klasi un pārbaudīt mājas darbus. Bez klases mums ir ļoti skaists ekodārs. Tur mūs iepazīstināja ar skolas puķiem un augiem. Man ļoti patika skolas kukaiņu viesnīca, kur vēro dažādus kukaiņus, un lielā puķu dobe, kur mēs rudenī savācam puķu sēkliņas. Pavasarī mēs atkal kopā iesējām. Skolotāji teica, ka mēs visi varam par to rūpēties un kopā arī priecāties, kad tās visas sāks ziedēt. Man tas likās interesanti, jo tā ir mana atbildība. Mēs kopā mācāmies atbildību par daudzām lietām, arī atbildību par sevi. To mēs darām līderis manī nodarbībās. Es uzzināju, ka būt līderim nozīmē vadīt sevi, uzklausīt citus un kopā atrast labāko risinājumu. Pēc pusdienām mēs parasti ejam laukā. Skolas pagalmā ir tik daudz vietas, kur spēlēties. Mēs kopā spēlējam futbolu un lielo ričuraču. Man ļoti patīk, ka katru dienu mēs varam iziet svaigā gaisā. Ja mums beidzas skola, bet mamma un tētis vēl strādā, tad var palikt pagarinātajā grupā. Tur kopā ar skolotāju izpildam mājas darbus un tad ejam laukā vai spēlējam spēles. Jā, spēles! Viena no manām mīļākām vietām ir bibliotēka. Tur ir tik daudz interesantu grāmatu un žurnālu. Katru mēnesi skolas bibliotēkā parādās jaunas grāmatas. Tās var lasīt uz vietas vai ņemt mājās. Tur ir arī spēles. Dažas var spēlēt klasē, un citas var ņemt uz mājām un spēlēt ar ģimeni. Man ļoti patīk būt bibliotēkā. Tur vienmēr ir kluss un mājīgs. Mūsu skolā ir tik daudz ko darīt. Mēs kopā sportojam, dejojam un dziedam. Mums ir tautas deju nodarbības un skolas ansamblis. Skolotājs sacīja, ka ikvienam, kas dzied no sirds, ir vieta mūsu kolektīvā. Kad mamma mani savāc no skolas, es katru dienu varu teikt, šodien bija lieliska diena. Es ne tikai iemācos daudz jauna, bet arī esmu atradis daudz draugus un sapratis, kad Liepājas Raņu vidusskolā katra diena ir kā piedzīvojums. Tāpēc nenokavē pieteikšanos, lai jau drīz mēs varētu sasveicināties skolas gaitenī un kopā spēlēties
skolas pagalmā. Tiekamies septembrī!